Un te ir rakstīts Jēkab 1:21, kā atbrīvojies, tieciet vaļā no visiem. Angļu valodā atkal lietots vārdiņš the filth and evil in your lives. Tas ir tie ierobežojumi, limiti, noticējumi, tie paterni. Tieciet vaļā no tā. Un pazemīgi pieņemiet to vārdu, ko Dievs ir stādījis, dēstījis jūsu sirdīs. Un kā tad jūs ar to vārdu sirdīs, ja viņš liek? Tas ir tas, ko mēs saucam par intuīciju. Un intuīcija tas ir saistīts ar emocijām. Tas ir tas, ko jūs darat. Jūs radošā veidā jūs kontaktējaties ar to, kas ir jūsu sirdīs. Ja, par to jums stāstīja pēdējā video par mākslas terapiju. Jo tam vārdam, kas ir jūsu sirdīs, tam vārdam, ko jūs apzināties, kas ir jūsu sirdīs, tam ir spēks glābt jūsu dvēseles. Kas ir dvēsele? Tas ir viss griba, emocijas, prāts, sajūtas, kas ir dzīves tevī. Tam ir spēks glābt jūsu dvēseles. Tam vārdam, ko Dievs ir stādījis jūsu sirdīs, un to vārdu jūs varat pieskarties, to vārdu jūs varat sajust, tad, kad jūs esat savienojumi ar sevi. Un jūs esat savienojumi ar sevi, kad jūs ļaujat sev šo savienojumu nevis ar prātu, bet ar sirdi. Kad jūs sākat ieklausīties intuīcijā, emocijās, ko es jūtu, kā es jūtos un tā.